Burtiski minūti atpakaļ mēs izdomājām, ka mēs kaut ko šādu varētu sākt filmēt YouTube. Tāpēc izbaudiet mūsu neveiklos momentus. Un es jau starp citu sen gribu filmēt YouTube video, un es domāju, ka šodien būtu lielisks sākums, jo mēs sākām filmēt TikTokā video. Kaut kā forši ar to mikrofonu interunājās, tāpēc sveiciens Sanija Skin kanālā. Man sauc Sanija. Mani sauc Megija. Kas ir Megija? Iepazīstini ar sevi vairāk, pastāst, ko tu šeit dari, kādēļ tu šeit atrodies, cik sen tu šeit esi jau. Pastāst vairāk par sevi. Esmu šeit no pagājušā gada aprīļa, sanāk 8 mēnešus nu jau. Un ko es šeit daru? Es esmu tava asistente, daru visu, ko vien varu. Piemēram, Sākot ar paciņu saiņošanu, fotosesiju plānošanu, jebkādus mazākos darbus. sociālie tīkli. Jā, sociālie tīkli, tieši TikToks vairāk. Un jā, varbūt tu vēlies pastāstīt vēl, ko es aizmirstu. Ok, jā, tātad mēs visticamākais šajā kanālā filmēsim kaut ko interesantāku, tāpēc tas būs diezgan varbūt retāk tie video. Pieņemsim reizi nedēļā, man īsti vairāk nav laika nodarboties ar šo YouTube, tāpēc novērtējiet katru video. Bet jā, es vairāk gribētu parādīt varbūt to foršāko pusi no uzņēmuma, ja daudzi rāda tieši to patieso un to, kāda ir tā ikdiena. Tad man ir tas, ka es gribētu parādīt tieši to foršo daļu, jo, manuprāt, mūsdienās tiešām vairāk aiziet uz to reālo, parāda to, kāda ir tā patiesība un tā tālāk. Bet mēs bišķī sākam aizmirst par to foršo daļu. Tāpēc es gribētu šeit padalīties ar fotosesijām. Mums, starp citu, ir fotosesija. Kādās noskaņās? Valentīndienas noskaņās. Un starp citu, jā, es vēl piedalos fotosesijās kā modelī. Tā es vispār sāku šeit. Jā, Megija šeit sākā modele. Pieteicos uz pirmo fotosesiju. Jā, tu vari pastāstīt par to sākumu. Jā, es vienkārši sēžot mājās, skatījos TikToku. Un tu man biji jau iepriekš pāris reizes izlikusi For You page'ā. Un jā, un tu tieši ieliki postu, ka tu meklē modelīti, tā kā pēdējā brīdī laikam, cik es sapratu. Un jā, un es riktīgi sabijos, man likās, rakstīt, nē, un tas beigās uzrakstīju, saņēmos. Un gaidīju tavu atbildi, man liekas, tu ļoti ātri atbildēji. Es esmu pie telefona 24/7. Jā, tas gan. Un jā, tu man ļoti ātri atbildēji, mēs jau visu sarunājām un tā tālāk. Jā. Zini, kas man palicis ir atmiņā ļoti? Viena ļoti tāda interesanta lieta, ka pēc tās fotosesijas, man liekas, tas bija mēnesi, varbūt vēlāk, es neatceros precīzi, bet es tev rakstīju un piedāvāju tā kā sākt strādāt pie manis. Un tu man kaut ko teici par to, ka tu tieši par to biji domājusi, cerējusi, varbūt tu vari pastāstīt sīkāk, jo es jau tik detalizēti neatceros, bet man ļoti ir iespiedies atmiņā. Jo es pēc tam arī savam draugam teicu, kā tā var būt. Tā kā, es nezinu, tā bija kaut kāda enerģiskā saikne, vai kā es varēju zināt, ka tieši to, jo man ir modelītes bijušas vairākas. Un es ticu, ka varbūt tās katrai bijusi kaut kāda doma, ka būtu forši šeit, pieņemsim, strādāt, bet kāpēc tieši tev? Tāpēc tu man varētu pastāstīt, vai tu par to domāji, vai ir pareizi tas, ko es atceros? Manuprāt, tā bija kaut kāda sava veida manifestācija, jo es iepriekš tieši domāju, man nebija bijusi neviena fotosesija. Man draugs visu laiku teica, tev vajag, kaut kas ir jāizdomā. Es tādu pagaidu, gan jau kaut kas uzradīsies. Tad tu jau viņam biji stāstījusi par to, ka tu gribētu šeit strādāt, jā? Jā, es jau biju viņam stāstījusi nedaudz kaut ko, bet tas vairāk bija tādā doma līmenī. Un jā, pēc tās pirmās fotosesijas, es tieši pirms fotosesijas es jau gāju pie tevis, es domāju, cik forši būtu strādāt, tā kā, tajā brīdī es nedomāju, ka būtu office un kaut kas tāds, es domāju, jā, tanī brīdī nebija office, nekas nebija vēl, es strādāju savā 33 kvadrātmetra dzīvoklī, kur bija pilns ar kastēm. Un, jā, tā kā man bija doma par ofisu, un es zināju, ka man viņš būs. Es arī citā epizodē pastāstīšu vienu interesantu lietu par to smaržekli, kurš joprojām nav atpakots. Viņam ir iemesls, jā, par ko es pastāstīšu. Bet, jā, vēl nebija ofisu, nekas nebija. Un tev jau bija ideja strādāt pie manis. Jā, un tad pagāja, manuprāt, kaut kāds mēnesis, un tu man uzrakstīji. Tā kā, kad tu vēlētos sadarboties, Un es biju tik laimīga, ārprāt, es uzreiz Ralfam rādu. Tā dzirkstelīte nav pazudusi strādājot šeit? Nav pazudus tur tā lieta. Un reāli katru rītu mēs tiekamies un tāpat tās.
Un kas ir, interesanti, kad es tieši uzrakstīju viņai, tad, kad arī es šito ofisu biju dabūjusi, un tad, kad Megija bija atnākusi, šeit bija viens galds un viens plaukts. Jā, jā, viens galds. Kāds bija tavs iespējas par to, kad es tev piedāvāju strādāt šeit, tu atbrauc uz šejienu un ieraudzīji, ka šeit ir viens galds un viens plaukts, un tev bija tāds, man te būs jāstrādā, vai kāda bija tā tava reakcija? Jo šeit bija reāli tukšs, tā kā nekā te nebija. Man noteikti nebija tas, ka es kaut ko sliktu padomātu par to. Man bija tāds, mums ir office, mums ir sākums kaut kāds. Man nebija tas, ka man te tagad jāstrādā pie viena galda un tā. Tas ir ļoti forši, jo starp citu, tad, kad Megija atnāca pie manis, man liekas, tas ir mans dzīves labākais lēmums, jo kopš tā brīža mums tiešām diezgan strauji pacēlās viss. Tā salīdzinot ar to, kā pirms tam. Labi, viss tas periods varbūt bija tāds diezgan, tā kā strauji augšup ejošs, bet tas sākums man bija tāds grūtāks, un man bija tikai maska, ko es arī visu laiku reklamēju, bet tad atnāca Megija, un man šķiet, ka tajos sociālajos tīklos cilvēkiem arī palika interesantāk redzēt, kā tad šeit ir, kā tad un ko mēs šeit daram. Tāpēc, tad, kad Megija atnāca, man šķiet, ka mums diezgan strauji sāk viss iet uz augšu, kas ir ļoti forši. Man arī ļoti fascinēja, tad, kad es redzēju TikTokos, jo, ka tu vienu produktu vai divus, tu vari noreklamēt tik daudzos veidos, tā kā es par to biju arī šokā. Jā, jo gada no vietas es runāju tikai par masku, bet labi, to mēs pataupīsim citai epizodei. Bet, ko es tev vēl gribēju paprasīt, tu pirms tam ierunājies par manifestāciju. Tu tici manifestēšanai? Es ticu, jā, jo man tas parasti tiešām ir nostrādājis. Arī pēdējās dienās man ir noticies tas, ko tā kā ko es esmu manifestējis, un tas nenotiek. Tev nav bail padalīties, varbūt tās, ja tas ir piepildījies, varbūt var padalīties, kas tas bija? Vēl nav līdz galam piepildījies, tāpēc vēl tagad ne, jā, bet, piemēram, tas man nav tā, ka man notika tur mēnešu laikā, es esmu ļoti pacietīgi, man, piemēram, pēc 2 gadiem tas var notikt, ko es esmu iepriekš tā kā domājusi, cerējusi, bet, galvenais nestāstīt laikam nevienam. Jā, arī man ir tāds niķis, bet laikam es vairāk ticu tai manifestēšanai, bet es ticu arī enerģijām, ļoti ticu enerģijām, un tikai tā iemesla dēļ es nedalos pirms laikam. Tie, kas zina, kad es parasti, ja kaut kas jauns nāk, vai ja es pie kaut kā strādāju, es vispār nestāstu par to, kas tas būs, kad tas būs un vispārējo. Es reāli to pateikšu sociālajos tīklos un Megijai vispār kādam no ģimenes tikai tad, kad tā lieta reāli būs pie manis, vai vismaz gatavs, kad man ir nosūtīts, jo es jau zinu, stabili, jā. Ātrāk es nestāstu, un varbūt tas ir arī iemesls, kādēļ es sociālajos tīklos parasti nedalos vispār ne ar kādu procesu, ne ar ko, kas patiesībā ir interesantākā daļa. Bet vēl šobrīd es nejūtos tik droša, lai es varētu dalīties ar visiem tiem procesiem, jo cilvēki ir dažādi. Un es ticu kaut kā tām enerģijām, tāpēc es cenšos mazāk runāt, vairāk darīt. Tur tā lieta, tas ir ļoti labi. Jā. Starp citu, man ir tagad vispār runājot šitā random, man ienāca galvā tik daudz idejas, par ko mēs varētu parunāt nākamajā video epizodītē. Bet īstenībā mēs varētu uztaisīt varbūt tās nākamo video Valentīna dienas fotosesijā, kur mums būs arī trešā meitene, Linda. Un varbūt tās mēs varētu uztaisīt kādu video, papļāpāt. Šīs dienas epizode, man liekas, ir sanākusi tāda pilnīgi random, ne? Nevajag pārfilmēt, ne? Trakses pārfilmēt šito. Ok, bet vispār, šis bija tāds vispār mazais ieskats, kaut gan es pat nepastāstīju, ko es daru un ar ko es nodarbojos. Sāksim ar to. Bet ok, izskriesim cauri. Es ticu, ka tu vispār esi šajā kanālā tikai tāpēc, jo tu jau zini par mani un par Megiju. Tāpēc es ticu, ka tu zini, ko mēs darām, bet man ir mans biznes par sejas kopšanu. Un šobrīd mums ir 3 produkti un 1 aksesuārs, tātad maska, krēms un serums. Šobrīd mums ir arī office, kas ir ļoti forši. Un es noteikti vairāk padalīšos nākamajās epizodēs, nākamajos video, bet tev šķiet interesanti, un tev šķiet, ka varētu būt interesanti, tad raksti obligāti komentārā. Jo šis bija tiešām ļoti pēkšņi, ko mēs te izdarījām tagad. Un tāda ļoti haotiska epizode, jeb video. Un tu vari padalīties ar idejām, ko mēs varētu uzfilmēt, kas tev vairāk interesētu šeit. Varbūt tev ir kāds jautājums Megijai, varbūt Megijai jautājums ir man. Nav? Bet man šķiet, ka būtu interesanti, ne? Šitā papļāpāt. Jā, mēs varētu visu laiku runāt. Jā, ok. Paldies, ka jūs šodien noskatījāties. Es ticu, ka šī bija ļoti haotiska
epizode un haotisks video, bet Ātiski, bet dabīgi. jā. Un es jau sen gribu sākt, es jau to teicu pašā sākumā, un nekad es nevaru saņemties, tāpēc man liekas, ka būs interesanti. Šodien bija īstā diena. Es, starp citu, biju vienu dienu sākusi filmēt, es biju viena ofisā, un es noliku kameru tur, un es sāku runāt ar kameru, un man tas likās pārāk nostalģiski, jo es vispār YouTube, kad es biju maziņas filmēju video. Man ir tā, ka periodiski es reāli kaut kāds 11 gadus esmu filmējusi. Jā, man ļoti patīk YouTube filmēt video. Bet kaut kā man tas īsti neaizgāja. Varbūt tāpēc, jo man nepatika, kad es esmu viena. Jo tagad man liekas ļoti interesanti, un es ticu, ka es tiešām šito arī iepublicēšu. Jo es esmu cik reizes jau filmējusi, man šķiet pārāk garlaicīgi vai tur kaut ko. Nu, labi, divi tā arī ir savādāk. Jā. Kad tu sarunājies ar kādu, tad ir pavisam cita lieta. Jā, ok, tā kā uzdodiet savus jautājumus komentāru sadaļā. Megi, varbūt ir kāds novēlējums skatītājiem. Taču tā dieniņa. Paši jums dieniņi, un tiekamies nākamajā epizodē vai video. Nu, te nebūs, šis nav podcasts, šis ir vienkārši, te būs vienkārši video, te būs vlogi, viss kaut kas, tāpēc vienkārši tiekamies nākamajā video. Un rakst komentāru sadaļā. Tā!